jūs esat šajās jomās, jums jābūt ļoti informētām cilvēkam, kā Nacionālās drošības padomes priekšsēdētājiem. Tāds, es teiktu, no tautas jautājums. Cik lielā mērā mums ir pamats domāt, ka tie droni, kas ielidoja viens otrs, tur krita šur, krita tur, ka viņi bija nevis kaut kur aizmaldīti un aizmaldījušies, bet ka viņus turpināja vadīt no Krievijas Federācijas puses. Tāds pieņēmums ir, bet šobrīd es nevarētu apstiprināt, ka mums ir kaut kādi konkrēti fakti. Es šobrīd to nevaru apstiprināt, bet mēs Izslēgt ļoti rūpīgi... nevaram. Es pašlaik to nevaru darīt, bet tas ir ļoti rūpīgs darbs, un mēs pieņemam jebkuru varbūtību, bet pagaidām es nevaru šo te apstiprināt noteikti.